Sveicināti! Sveiki! Ir nedēļa apkārt. Mēs turpinām lasīt vēstuli ebrejiem. Pagājušajā reizē mēs ar Danielu runājām par to, ka Jēzus ir augstais priesteris, kas ir ar zvērestu vārdu, ja, uz mūžiem. Melhisedeka kārtas. Jā, un ka viņš spēja mūs glābt, un ka tā ir pārāka derība. Šī pati doma turpinās tālāk 8. nodaļā, un 8. nodaļu mēs šobrīd pēc mirkļa arī lasīsim. Es lasīšu 8. nodaļu. Jā, jums ir Bībele, atveriet to. Jā, jūs skatāties mūs regulāri, padalieties, nošērojiet, nolaikojiet, arī piesakojiet mūsu draudzes Facebook kanālam, un tādā veidā palīdziet evaņģēlijam izplatīties. Jā, mēs priecājamies, ka jūs pievienojaties, un mēs lūdzam par jums, un lūdzam regulāri par visiem, kas mūs skatās un klausās, un ticam, ka Dieva vārds, kurš ir dzīvs un spēcīgs, arī šodien runās uz mums un mainīs mūsu sirds un dzīves. Un es lūkšu, Daniela, ka tu varētu pielūgt Dievu par mums, un tad es lasīšu 8. nodaļu. Jā, Tēvs, paldies par Tavu vārdu, kurš ir dzīvs, kurš ir spēcīgs, kurš ir gaismas mūsu ceļiem, Dievs, kurš ir mūsu doma un sirds tiesnesis. Un Tēvs, ka mēs lasīsim Tavu vārdu, es lūdzu, ka Tu runā uz mums, māci, mūs atklāji, tiešām tiesā mūsu domas, Tēvs, iedrošini. Un paldies Tev par Tavu vārdu, paldies Tev, Tēvs, par Tavu vārdu, kurš ir mums dots, Kungs, kurš ir Tavs vārds, Tēvs, kurš ir mums dots šajā ticības ceļā, Jēzus, mūsu stiprināšanai, mūsu pamācīšanai, Kungs, un mēs gribam tam pakļauties, Tēvs, un padoties Tavu vārdu autoritātei, Jēzu, ka Tavam vārdam, tas, ko Tu esi teicis, tam ir vara par mūsu dzīvi, Kungs. Jēzus vārdā svētī arī tos, kas klausās, kas skatās, kas piedalās, Kungs. Jēzus Tavā vārdā. Amen. 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 Lasām vēstuli ebrejiem 8. nodaļa 13. pantu, lasīsim visu šo nodaļu. Bet galvenais pārnājumā lietā ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs. Svētnīcas un īstās telts kalpotājs, ka uzcēlis tas kungs, ne cilvēks. Jo katrs augstais priesteris tiek iecelts dāvanu un upuru nešanai, kāpēc nepieciešami, ka arī viņam būtu ko upurēt. Ja viņš būtu virs zemes, viņš nebūtu priesteris, tāpēc, ka te ir tādi, kas nes dāvanas pēc bauslības, kas kalpo debesu svētnīcas atveidam un ēnai, kā arī Mūzum bija norādīts, ka tas gribēja pabeigt telti, jo viņš saka, redzi, tu darīsi visu pēc tā parauga, kas tev kalnā tika parādīts. Bet viņam ir piešķirta pārāka kalpošana, jo viņš ir labāks darības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem dibināti. Jo arī pirmā būtu bez trūkuma, tad nemeklētu vietu otrai. Jo tos norādams viņš saka, redzi, nāk dienas, tas kungs saka, kad es celšu jaunu darību ar Izraēlu namu un ar Jūdas namu. Ne pēc tās darības paraugu, ko es esmu cēlis viņu tēviem un tajā dienā, kad es viņu rokas atvēru, lai viņus izvest no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši manā darībā, un es esmu viņus pametis, saka tas kungs. Šī ir tā darība, ko es celšu Izraēlu namam pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es likšu savus baušus viņu prātā, un tos rakstīšu viņu sirdīs, un būšu viņiem par Dievu, un viņi man būs par tautu. Viņi nemācīs katrs savu tuvāko un brālis sacīdiem atzīst to kungu, jo visi mani pazīst no mazā līdz lielajiem viņu starpā, jo es būšu žēlīgs viņu netaisnībām, un viņu grēkus vairs nepieminēšu. Sacīdams jauns, viņš pirmo atzinis par vecu, bet kas kļūst vecs un noveco, tas ir tuvu iznīkšanai. Amen. Amen. Šī pati doma, ko mēs pagājušajā reizē runājām, jau daudz no šīm lietām, kas ir minēts šeit 8. nodaļā, mēs arī runājām par šo labāko, jaunāko, pārāko derību, kas ir rakstīta mūsu prātos, mūsu sirdī. Un vēstules ebrejiem autors saka, ka tas ir galvenais pārnājumā lietā ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs. Ja? Viņš ir īstās svētnīcas kalpotājs, kurš uzcēlis tas kungs, ne cilvēks. Un Bībele saka, ka Jēzus ir pie tēva labās rokas debesīs. Un tas nozīmē, ka Bībele saka, tur nekas nesvēts nevar iet. Tas nozīmē, ka tas, ko viņš izdarīja, ka viņa upuris ir pilnīgs, taisns un svēts. Kādēļ vēstulē ebrejiem tas ir ļoti svarīgi, jo, ja mēs lūkojamies Bībelē, tad par ko Jēzu apsūdz, viņa apsūdz par Dieva zaimošanu, viņa apsūdz par bauslības neturēšanu, ja? Bet tas pats Dievs, kurš deva bauslību, kurš deva likumu, tas pats Dievs ir pieņēmis
Dievs tēvs, ja, ir pieņēmis Jēzus debesīs, un viņš ir pie tēva labās rokas debesīs. Nekas nesvēts tur neies, un viņš kā nāca, kā Jēzus pats saka, nāca piepildīt tēva gribu. Ja, nāca piepildīt tēva gribu. Un viņš ne tikai kalpo svētnīcas atveidam, kā priesteris šeit uz zemes, bet viņš ir iegājis bībeliski vissvētākajā vietā. Mēs arī lasījām to jau vēstulē ebrejiem, ja, ka viņš ir ienesis savus asinis viss svētākajā vietā debesīs pie Dieva troņa. Un viņam ir piešķirts pārāka kalpošana, viņš ir labākas derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem dibināta. Jā, šeit ir tās domas, ka Jēzus ir pārāks priesteris pēc Melkisedeka kārtas, mūžīgs. Šī ir labāka derība, kurai mēs piederam, kas arī ir mūžīga. Un par to, ka Dieva likumi ir rakstīts mūsu sirds, ko mēs arī runājām iepriekš, bet šeit tas ir rakstīts, ka nevajadzēs, lai kādu māca, Dieva gars pats mācīs. Šeit mēs runājam, ka tas nav par to, ka mums jāver ciet, tagad ir Bībele un katrs pats tikai, bet kad Dieva gars dod mums to atklās un viņš ieraksta mūsu sirdīs. Viņš atklāja mums Jēzu Kristu, un tas vairs likums, Dieva likums vairs nav tikai no ārpuses kaut kas mūs ierobežo, bet kaut kas, pēc ko mēs paši meklējam, pēc kā mēs tagad gribam dzīvot. Man liekas, tā ir svarīga arī izmaiņa, ko reiz arī, kad Dievs man uzrunāja, vai Dieva baušļi, vai Dieva likumi, vai tas, ko Dievs māca savā vārdā, man ir vienkārši tādi ierobežojumi, kurus, labi, es piekritu tā kā ievērot, un tad viņi man apgrūtina. Vai arī tas ir mans prieks, jo Bībelē rakstīts, tavi baušļi, tavas liecības ir mans prieks, un tā ir sirds izmaiņa. Un tas ir ļoti svarīgi, un tāds ir arī Dieva plāns par mūsu katru dzīvē, kad tā ir tā jaunā derība, ka mēs vairs neesam, ka mums ticība nesaistās vienkārši ar likumu sarakstu, bet ar to, ka mūsu sirds mīl Dievu, mīl viņa liecības, viņa principus. Mēs jau pagājušais runājām par to, ka, ja tas tā nav, tad mēs meklējam iespēju, kā apiet to likumu. Un šeit arī ir teikts, kad viņi nav palikuši, par Izraēlu runājot, Dievs saka, viņi nav palikuši manā derībā, tādēļ es esmu viņus pametis. Ja mēs lasām visus šos derības nosacījumus, kāda ir Bībelē, Bībelē arī saka mums, ka Izraēls viņi nepalika, viņi nespēja, un reiz, kad apstāsts Pāvils raksta vēstulē savā, viņš saka, ka mūsu tēvi centās to piepildīt, bet nespēja. Viņi nespēja, viņš runā par Pēteru, ka viņš nostājās pretī, viņš ir kā jūds būdams, grib ir kalpot, pēc pagānu tu dari tā kā. Mēs nespējam izdarīt to, ko baušlība saka, mēs centāmies, bet nevarējām, jo tas uz laiku palika ārējais tāds ierobežojums, un bija vajadzīga šī izmainītās sirds. Kaut gan mēs lūkojamies Bībelē, mēs redzam cilvēkus, kas seko Dievam, un tad, kad visa tauta aiziet no Dieva un pievērš salkiem, tad Dievs saka pravietim Elijam, man ir vēl 7000 tādi paši kā tu, kas nav zemojušies bāliem. Bet ja mēs runājam par šo žēlastību, kas mums ir dota, šī žēlastība, tas, ka mums ir jauna sirds, jauna dzīve, tas ir labāki apsolījumi, un noslēdzot šo 8. nodaļu, Dievs saka, ka viņu netaisnību un grēku vairs nepieminēšu. Un tas ir vienkārši kaut kas tāds, nebijis. Ja mēs lūkojamies Bībelē, tad mēs redzam, ka cilvēki viņi gatavojās maksāt par saviem grēkiem, un viņi vienmēr arī maksāja par saviem grēkiem. Jau šeit uz zemes, nerunājot par mūžību stāvot Dieva troņa priekšā, ja mēs lūkojamies šo jauno derību, ka sots ir uzlikts Jēzum, kad ir izdzēsts pret mums vērstais apsūdzības raksts Bībelē saka, ka Jēzus kļuva par lāstu mūsu dēļ, jo rakstīts nolādēts, kas karājas pie koka, rakstīts, ka viens no lāstiem, kad ir nolādēts, kas netur baušlību. Un šis lāsts nāca par visiem, nāca par ebrejiem, nāca par visu pasauli, jo visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības. Dievs bez nopelna taisno mūs ticot uz Jēzu Kristu. Šī derība ir nesalīdzinām pārāk. Tas nenozīmē, ka viņa ir nesalīdzinām lētāk, gluži pretēji. Ja vecā derība bija pamatot, ja tā varētu teikt, tas bija derības asins, bija jērs, bija dzīvnieki, kas mira. Tad jaunā derība ir Dieva dēls, kas mirst.
ir viņa asins, ko viņš izlēja. Ja? Viņa nesalīdzinām pārāk arī šajā cenā. Dieva dēls, taisns un svēts, viņš nomirst, viņš izlēja savas asins par mums, bet viņa nesalīdzinām pārāk tā, ka mums visiem ir dota brīva pieeja pie tēva. Jā, es domāju par to kalpošanu, kur Jēzus Kristus darīja priekš mums, par to pazemošanos, ka viņš, Dievs būdams, viņš kļuva cilvēkam līdzīgs, viņš bija šis priesteris, šis starpnieks, un viņš upurēja sevi, viņš pazemojās, un viņš to darīja priekš cilvēkiem, kā te bija rakstīts, kas viņu bija atstājuši, kas viņu, jā, viņam nekalpoja, un arī priekš mums, kas viņu nemeklējām un viņam neticējām, viņš šo kalpošanas darbu priekš mums darīja, un viņš gāja līdz krustu. Un abiem tur rakstīts, ka kamēr mēs vēl viņu nemeklējām, viņš mīlestību pierāda ar to, ka viņš par mums mīra. Mīra, kamēr mēs vēl bijām grēkos, grēcinieki. Jā, un mēs lūkojamies arī veco derību skatoties, un tas Dieva raksturs, viņš jau nemainas. Dievs saka, augu dienas turēja savas rokas izplēst pret tautu, kas ir spītīgi. Ja? Viņš atkal un atkal nāca pie Izraēla, atkal un atkal uzrunāja viņu. Un mēs lasām arī šeit, ka Dievs lūkojās uz zemi, un viņam bija visas tiesības viņu iznīcināt. Jo viņi bija atstājuši derību, un kā Bībele saka, es jau minēju, nav neviena taisna, it neviena, visi kopā ir kļuvuši nelietīgi, visi novirzījušies, jā, visi ļauni, bet kā tur Bībele saka, muti pilna lāstu, jā. Visi kopā, un pēc Dievs savā žēlastībā nāca, uzmeklēja, nomira pie krusta, lai mums būtu iespēja, lai mēs būtu glābti caur ticību Jēzum Kristum. Un tā ir milzīga žēlastība, un kā mēs runājām, ka Dievs liek savus baušus mūsu prātā, raksta mūsu sirdīs, viņš ir mums par Dievu, mēs esam viņam par tautu, un ja mēs lūkojamies veco derību Mūzes bauslību, ja, kad šī tauta bija aicināta būt kā priesteru tauta visam pārējām tautām, bet tomēr šī Mūzes bauslība ir dota Izrēlam, tad mēs lūkojamies šeit, Dievs rada jaunu tautu, Dieva tautu. Un šī jaunā tauta, kā apostols Pāvils raksta, vairs nav ne grieķa, ne jūda, ja ne verga, ne brīvā. Tur vairs nav ne latvieša, nekāda citas tautības. Ja, šīs tautības, tas ir mūsu šeit zemes tāds, kas mēs esam, bet Kristu Jēzu mēs esam jauni, mēs esam Dieva tauta. Veidojās, varētu teikt, tāda jauna nācija, ja, ar jaunu piederību, ar jaunu tādu valstiskumu piederību un apziņu. Mēs piederam debesu valstībai, Dieva valstībai. Mūsu pilsonība, mūsu piederība ir debesīs. Ir interesanti, kā tautas dažādās vietās viņas saglabā to savu etnisko kaut kādu piederību un tur svētkus svinot vēl kaut kādā veidā. Mēs esam Dieva tauta šeit uz zemes. Mūsu piederība ir debesīs. Mēs esam tie kā ceļotāji šeit. Ja? Tā ir šī Dieva tauta, kas tiek izveidota ar Jēzus Kristus upuri, kad mēs piedzimstam no Dieva gara, kad mēs kļūstam par jaunu radījumu Jēzu Kristu. Mēs kļūstam par viņa miesu, par draudzi. Ja? Pilnīgi Bībele saka, kas visur piepilda. Un tas ir tāds žēlastības brīnums, kas Kristu ir iespējams. Tikai un vienīgi Kristu. Man arī lasot šo nodaļu un iepriekšējo visu laiku tāda sajūta, tāds iespējas, tur rakstīts, kad Jēzus nosēdies Dievam pa labo roku godības tronim blakus un ka viņš mūžīgi dzīvs un tāda sajūta, kā tas būtu noticis tikko, Jēzus, šī priestera salīdzināšanas darbs, bet tas ir tikpat dzīvs, tas ir tikpat, tā kā Jēzus viņš nav mainījies, viņš ir tādu pašu dedzību, kā viņš to izdarīja un mīlestību un šo glābšanas darbu, viņš tāds tur ir apsēdies un viņš kā tikko tas tik dzīvs ir un tik pieejams tiem cilvēkiem un ikvienam, kurš viņam piesauc. Ja mēs salīdzinām ar veco derību, vecā derība kā tāda ēna, kā ēna tam, kas notiek, kā tāds priekšvēstnieks tam, kas notiek realitātēm, tas ir Kristus, šis upuri visi runā par Kristu. Tad, ja kāds bija grēkojis, viņam bija jāmirst. Lai viņš nemirtu, viņš nes upuri. Un asinis tika slacītas uz altāra. Un tas bija katru reizi, kad cilvēks grēkoja, viņš nes upuri, asinis tika slacītas uz altāra. Un par to realitāti sajūtu, jo pēc būtības jau notiek tas pats. Tas notiek tas pats, ne jau ka Kristus katru reizi mirst un atkal ienes asins, bet tādēļ, ka viņš mira un šīs asins tika ienestas svētākajā vietā, kad mēs atzīstamies savus pārkāpumus, viņš ir uzticams un taisns.
un būtībā atkal liekas notiek tas pats viņa asiņu dēļ, kas ir ienestas, mums tiek piedots. Ja aviju un āžu asinis katreiz vajadzēja upurēt, tad Kristus vienu reizi par visām reizēm, bet katreiz tas darbojas tajā brīdī, kad mēs nākam pie viņa ticībā un pielūdzam viņu un meklējam viņu. Ja? Tādēļ mēs varam ieiet. Ja? Mums nav par jaunu, Kristum nav par jaunu jāmirst, mums nav jānomas avs, vai kā cits dzīvnieks jāupurē, bet tādēļ, ka Kristus iegāja un tas darbojās katreiz, kad mēs nākam. Ja? Tā ir brīnišķīga žēlastība, kas ir Jēzu Kristu mums dota. Brīnišķīga žēlastība. Mums nav kaut kas jāgaida, mums nav kaut kas jāmeklē. Mēs nākam pie Kristus un brīvi mēs varam tuvoties un piedzīvot to. Tādēļ šī ir pārāka derība, tādēļ šī ir pārāka kalpošana. Ja? Mēs lasījām iepriekš, kad pagājušajā reizē, kad augstais priesteris viņš upurē par sevi un tautas grēkiem. Ja? Tad šeit Dieva jērs, Dieva dēls, Jēzus Kristus, tas ir labākas derības starpnieks uz labākiem apsolījumiem. Jā, un šis apsolījums, ja to savu sirdi ticēs, mūtu apliecinās, ja es par kungu, tu būsi glābts. Cik viens, kas piesauks tā kunga vārdu, dzīvots, ka būs izglābts. Jā. Tā žēlastība ir tik daudz reiz lielāka. Tik daudz reiz lielāka. Amen. Un 7. pants mums liek domāt, ka pirmā bija ar trūkumiem, viņa bija nepilnīga derība. Jā. Tādēļ meklēja vietu otrai. Ja mēs lūkojamies tādā veidā, kāds varētu teikt, ko tad Dievs deva savai tautai nepilnīgu derību. Viņš jau iepriekš zināja, ka tā ir nepilnīga. Bet ja mēs lūkojamies uz to visu tā kā uz tādu piepildījumu, ka tas viens tiek celts uz otra, un bija šī pirmā derība, kas runāja, kas liecināja par to, kas nāks pēc tam. Viņa jau iepriekš norādīja uz Kristu visi upuri, viss šis te saiešanas telts, viss iekārtojumi, viss likums, tas viss norāda uz Jēzu Kristu. Ja mēs atšķiram Bībeli, tad jau pašā sākumā, kad Dievs rada cilvēku un cilvēks krīt grēkā, 3. nodaļa 1. Mūzes grāmatā, tad jau ir šī norāde uz čūsku, ka viņai samīs galvu, uz sievas sēklu, kas to izdarīs, norāde uz Jēzu Kristu. Visi raksti runā par Jēzu. Šī derība, kas bija ebrejiem, viņa runā par Jēzu, un tā ir šī galvenā lieta, ko vēstules ebrejiem autors cenšas pateikt ebrejiem, ka viņu bauslība, kad visi šie priesteri, visi šie upuri, kad tas viss norāda uz Jēzu, un ka Jēzu tas ir piepildīts. Ja, ka Jēzu tas ir piepildīts, kad nav vajadzīgs vēl turpināt nest upurus un pildīt visu šīs lietas priekšraksts, kas visi bija, bet kad Jēzu tas ir piepildīts. Ka tas nav kaut kas... ka tas nav kādēļ Jēzum pārmet Dievu zaimošanu, tādēļ, ka viņi neuztvēr viņu kā Dievu, kā Mesiju. Ka tas nav kaut kas cits, bet ka tas ir piepildījums. Ja? Bauslības piepildījums, bauslības gals ir piepildījums, ir Kristus. Amen. Amen. Mēs droši vien šodien arī ar to 8. nodaļu noslēgsim. Mēs runājām jau iepriekšējā reizē daudz par šo tēmu. Gribu dzirdēt vairāk, paskaties, paklausies iepriekšējo reizi, pagājušās nedēļas raidījumu. Un mēs runājam par 7. nodaļu, tieši šī pati tēma. Jēzus Kristus, labāks jaunās derības starpnieks, augstais priesteris pēc Melhizedeka kārtas. Mums ap citu YouTube'ā ir pieejams, YouTube kanālā ir pieejams arī citu jaunās derības vēstuļu Bībeles studijas, ko mēs jau pāris gadu garumā esam runājuši, mācījuši. Ir pieejams tas YouTube kanālā, tā kā tu var izmantot arī to iespēju un paskatīties arī citas vēstules, varbūt lasot, varbūt kādas lietas arī tev uzrunā, un tas tev uzrunā, noteikti padalies ar to. Un mēs tagad pateiksimies Dievam par šo labākas derības starpnieku, par šo labāko derību, pārāko derību, par to, ka Dievs mūs ir darījis par viņa tautu, ja tu vēl nepazīsti viņu, tu neesi viņa tauta vēl, tu nesauc viņu par savu Dievu. Bet šajā brīdī Bībelē saka, viņš ir uzticams un taisns, atzīstamies savus pārkāpumos, viņš piedod un nepiemina, kā šeit ir teikts, viņa netaisnības, viņa grēkus vairs nepieminēšu. Tas nenotiek automātiski, tas notiek tad, kad mēs atzīstamies savus pārkāpumos, lūdzam viņa piedošanu, viņš nāk, viņa asins mūs tīri un šķīst un mazgā, tu iegūsti jaunu sirdi un jaunu dzīvi. Tu vari tuvoties viņam bez bailēm. Un dari to un saka, Jēzus, lūdzu, piedod manas grēkus, ienāc manā sirdī un esi mans kungs un Dievs. Es pieņemu tavu upuri, kungs.
Es atzīstu tavu upuru, ko tu nesi par mani. Paldies tev par to. Ja tu lūdzu no sirds to Bībeli saka, ka Dieva gars sāk mājot tevī, tu redzēsi izmaiņas savā dzīvē. Tas, kas tev ir vajadzīgs vārds, ko lasīt, Dieva vārds, Bībeli, tev ir vajadzīga lūkšana, kur tu pavadi laiku ar Dievu, un tev ir vajadzīga draudz. Ja tu esi kaut kur Rīgas domā, priecāsimies tev redzēt Rīgā, Unijas iela 99, Kristīgais centrs Labā Vēsts, svētdienās 16:00. Mēs esam dievkalpojumā, un tiešraidē priecāsimies tev arī redzēt. Mums raudzē ir tiešraidi, un maija beigās, jūnijas sākumā Ķīpsalā no mīnus uz plus dievkalpojumos. Vairāk informācija var atrast mājaslapā no mīnus uz plus. Viena lieta, ko pēc visa šī noslēguma runas, kas man iekrita acīs, ir rakstīts, ka šī derība ir, un mani pazīst, tas kungs saka, visi no mazā līdz lielajam. Es atceros sevi bērnībā, ka man bija tāds piedzīvojums ar Dievu. Es pat īsti neatceros tos gadu, cik man bija gadi vai cik es biju liels, bet ka man bija tāda bība Dievu priekšā un tāds personīgs piedzīvojums. Es zinu, kad mamma arī stāstīja, kad viņa nezināja to, ka var jau maziem bērniem stāstīt par Jēzu un aicināt viņus arī lūgt šo grēku nožēlas lūkšanu. Cik maziņš var būt, cik viņš var saprast. Jā, bet un tad viņi to uzzināja, viņi mums stāstīja, un te rakstīts Bībelē, ka šī derība, šī bagātīgā, šī pilnīgā arī mazajiem bērniem. Amen. Ja jums ir mazi bērni mājās, nav par ātru viņiem stāstīt par Kristu, nav par ātru viņiem stāstīt par Kristus upuri. Es atceros, ka laikam tas vecums labākais ir tad, kad bērns sāk uzdot jautājumus. Jā, viņi jau arī uzdod. Kad uzdod jautājumus, un viņam var atbildēt un teikt, un viņš apzināti var atvērt savu sirdi un ieaicināt Jēzu par savu kungu. Es domāju, tā nav kaut kāda reducēta versija šai derībai vai kaut kāda minimalistiskāka. Nē, tā ir tā paša. Dievs jau nereducē savu derību. Mums ir tā mūsu saprašana, varbūt cik mēs saprotam, nesaprotam. Un mēs Bībelē teiksim, mēs nesaņemam kā bērni. Un ik viens mēs, kad nācām pie Kristus, cik mēs sapratām. Cik daudz kaut kā, ja tu salīdzini, teiksim, tu lasi Bībeli, tu apgūtu mācies, tu vēl kaut kā tu pieaudz tajā, ja? Bet tur jau nav par saprašanas lielumu līmeni, ir par šo derības starpnieku, tu tici un tu pieņem, tā ir labāka derība, tev nav jāzina visu bauzlību no galvas, ja? Jo kā tad tu vari piepildīt, ja tu nezini no galvas. Ja Dievs dod savu garu, tevī Dievs raksta to uz tavām sirds plāksnēm, tā ir žēlistība, ko tu saņem. Amen. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu, paldies par Tavu žēlistību, kungs, paldies par šo pārāko derību, mans kungs. Es Tev pateicos, ka Tu esi uzticams savai derībai un palīdz mums tādiem būt, Tēvs. Es Tev pateicos, Kristu, ka pie krusta, kungs, šī pārākā derība ietvēra sodu par grēku mums Dievs. Mūsu pārkāpumi bija uzlikti Tev, mūsu grēks bija uzlikts Tev, mums par atpestīšanu. Kungs, no Tavam brūcēm mēs esam dziedināti, Dievs. Mēs pasludinu Tavu dziedināšanu, Jēzus vārdā, lai aiziet sāpes, Dievs, Jēzus, lai iznīst katrs vīrus, Jēzus vārdā, Dievs, lai ir dziedināšana par katru klausītāju un skatītāju, Tēvs. Jēzus vārdā, lai godināts Tavs vārds, Tēvs. Amen.